projekts, kas sākās sadarbībā ar Jelgavas māmiņu klubu mūsu atbalstītājiem, Dievējam kopā ar Jelgavas māmiņu klubu, ir 2. gadu. Pateicoties mūsu atbalstītājiem, iepriekšējai pieredzei, ar labiem rezultātiem startēja iepriekšējās dalībnieces, mēs nolēmām turpināt šo projektu. Un līdz ar to 4 mammas pēc pamatīgas atlases, intervijām, motivācijas vēstulu iesūtīšanas, kopā dalībnieces, kas pieteicās projektam, bija 40. Mēs izvērtējām, salikām visus punktus uz I. Un tad šovakar jūs iepazīstināties ar 4 brīnišķīgām sievietēm, kuras tagad 3 mēnešus dievēs, sportojot, pareizi ēdot, peldot un rulējoties uz figurlēnu ruļiem. Pirmajā projektā, kas norisinājās pavasarī, līdzīgi tā kā gavēņu laikā, kā sākās ap to laiku, jo tur marts, aprīlis un daļa maija, bija piepazīties ar vairākām lieliskām sievietēm, kas uzdrošinās un drosmīgi cīnījās ar tiem liekajiem kilogramiem, smagi strādāja, lai sasniegtu savu mērķi un uzkrāja vērtīgu pieredzi noteikti, ko varētu šovakar līdzdalīt. Arī šodien ikdienā bija grūti, jo diezgan liela slodze, gan ir mājās tā pati slodze, vēl plus nāk sporta klubs un tā tālāk. Ēšana, tas bija tas klupšanas akmens man. Kaut arī visumā atskatoties atpakaļ, liekas, ka tā kā bija, tā bija jābūt. Un, protams, sportojot, saudzējiet sevi. Es jau drusku sākumā tā kā pat rāku aizgāju, kas locītavas un tās lietas tomēr jāpadomā. Domājam par sevi, mīlam sevi. Un Iveta mums ļoti labi palīdzēja. Principā, ar Ivetu mums sadarbība turpinās un Iveta kolosāls cilvēks mums atbalsts. Ja ir projekts, mēs tajā piedalāmies, tad man vismaz bija ļoti liela atbildība strādāt pa 100 un visu ņemt no projekta, jo tāda iespēja reti reizi gadās. Novēlu jums izturību, pacietību un ieklausieties uzturs pēc tādas. Būs kādas grūtības, ar kurām es jums palīdzēšu. Meklēsim veidu, kā to visu izrisināt un lai rezultātā būtu -14, -15 un tā tālāk. Jo arī mums ir savas lietiņas, ar ko mēs varam jums palīdzēt, gan gatavojot uzturu, gan, kā jau minēja, ar ūdeni ikdienā, tā kā iesim roku rokās. Arī. Ka tevi uzrauga, ka tev palīdz un ka tev pasaka, ka tev ir jābūt tur, tas arī daudz motivē un arī palīdz. Un, tas bija tas galvenais, kāpēc. Vai es nospraudu sev arī kādu mērķi, to ciparu? Jā, protams. To minimālo un maksimālo varbūt? Minimālais ir... Kur es gatavu atklāt šo? Minimālais ir 80, maksimālais ir 80 un minimālais ir 75. Wow. Kilogrami. Un skatos Jelgavas māmiņu klubs. Kaut kas par tieviešanu nesapratu. Labi, atveru, izlasīju. Un informācija ir, kur kādas anketas nekā nav. Es uzreiz zvanu. Man saka, mēs rītā 12. jau būs viss izlikts mājaslapā. Es domāju, labi. Uzreiz uzrakstīju visu. Mans pļiņaņiks mani nofotografēja. Un tā, un visādi kādīgi var. Es aizsūtīju, bet kad es sūtīju, es pateikšu, es uzreiz zināju, ka mani paņems. Ja es nezinu kāpēc, bet es rakstīju, viņš man saka vēl, viņš saka vēl, kā tā tu raksti, ka tavs svars tevi atspoguļo no iekšas? Es saku, viņš ir tiesa, es saku, tu nesapratīsi, kā viņš mani atspoguļo. Kaut kāds murgs, viņš saka, kaut kas ne. Es saku, es rakstīju, ko es domāju, to es arī uzrakstīju. Un man piezvanīja. Es domāju, urā. Es atnāku šeit, es pārunāju, un es zināju, ka mani paņēmis. Tev nav ko vilkt, tu esi dusmīgs, viss nav tā, virs ne tot, bērni slikti, viss ir slikti, nekur neiesim, viss. Ieraudzīju šo te afišu par tādu šovu, par tādu iespēju.
Un tad es teikšu godīgi, es ilgi domāju par to, vai man pieteikties vai nepieteikties, jo, kā jau es iepriekš jau piesakoties minēju, kad esmu jau tā kā diezgan jau nometusi, tie ir -13 kg. Bet, teiksim, tas, kas varbūt mani tā kā pārliecināja uz pieteikšanos, bija tas, ka ir piedāvāts šīs te sportiskās aktivitātes, jo, kā jau arī kolēģi man te teica, kad viņa nav uz tu ar sportu, un man ir tā, ka man jau vairākus gadus ir bronhiālā astma, un tāpēc man kaut kā visu laiku iekšā ir bijis tāds tā kā savas bailes, vai es to spēšu, un vai tas būs man, vai es to varēšu. Un tad ir tā, ka, gribas ticēt, ka šis šovs mani pārliecinās, un kad arī es iemīlēšu kādu no sporta aktivitātēm, un ka tas jau izveidosies kā dzīves stils. Mēs arī vīru nosmējāmies, ka mums droši vien nenoticēs, jo man tā kāda vīņa, un ka nav pieņems, ka vīrieši tiek galā tur ar 2 maziem bērniem. Tur tā. Un tad, jā, tajā pirmdienā, jā, tas jau bija aizmirsis jau par to visu, un tas zvans bija, un tajā tur bija tāds pārsteigums, ka tomēr paņēma. Un tā ar šo projektu gribētu atsākt sportošanu, jo kaut kādi, man liekas, jau kaut kādi 20, man liekas, kopš 18 gadu vecuma, vai kaut kādi 24, jā, kaut kad neesmu tā aktīvi sportojis. Un domāju, pēc tam arī turpināt, kas man patiks, vai ūdens aerobika, vai sporta zāle, tur tā dzīves pieras teica, jā, ka viņš arī tur sēdīsies uz diētas. Teica, lai parāda to jauno ēdienu karti, kādi produkti, kas jāpēr, kas jātaisa, tur jātur. Projekts ilgs 16 nedēļas, tieši 3 mēneši. Sākam jau intensīvi strādāt ar pirmdienu, 24. augusts. Sākam ar psihoterapiju, 3 stundu ilgumā dalībniecam, jo, kā mēs zinām, liekie kilogrami nav tikai liekie kilogrami. Tur ir arī bišķiņ jāpastrādā ar sevi, lai tas rezultāts būtu ilgstošāks, ne tikai tie 3 mēneši, bet lai tas saprastu sievietes, kāpēc tā notiek. Jā, un 11. decembrī beigsies projekts. Tad meitenes būs gatavs jaungadu ballei.